lai mēs to fonu labojam, ja? Vārds sakot, sveicināti mūsu 3. stāvā kursa dienā. Visi sanākušie un iesaistināt. Lai visi augstākie spēki ar mums šodien šajā vingrinājumu kopā, kas šodien mums ir paredzēta. Šodien mums būs runa par ģimeni, šodien mums būs runa par mīlestību, jo mīlestības definīcija ir ļoti svarīga mūsu saules konceptā, valsts saules modelī zinātniskajā. Un mūsu moto ir es mīlu. Tas ir vissvarīgākais, tas ir visspēcīgākais, ko cilvēks var pateikt, un mēs mīlam šī konceptā visu dzīvo vidi. Un šodien mēs arī definēsim, kas un kā, bet tas ir tā, lai būtu saprotams pats divos teikumos. Bet ko mēs izdarījām iepriekšējās 2 dienās, ja tieši ir papīri, kuri ir jums iesniegts, mēs paskatījāmies tos 14 starus, kā mēs kompetenci sastrukturējam saules modelī, lai varētu šīs saules modelis izkausēt valdošo piramīdas sistēmu, kur ir ieslēgus pasauli savās važās. Un ar šo saulīti, kas pati vienkārši un pašsakārtojoties katrām vienībām, izmantojot saules modelī, viņi izkausē piramīdu un visas vienības atbrīvojās no šīm važām. Un tātad šajās 4 dienās mums ir BSM metodika un BSM struktūras, 2 bloki, kas ir paši pamatā. Un tātad BSM metodika, tā ir tieši tā metodiskā metodas veidi, ko mēs izmantojam, lai apstādātu nekonstitucionālo administratīvo genocīdu vilcienu, kā mēs viņu saucam, jo tas tiešām ir ļoti moderns un ātri vilciens, jā, un viņš ir jāapstādina. Un tur mums ir savu metodika, pie kuras mēs pieturamies, un tā nav. Mēs nekritizējam lielākoties, mēs tikai meklējam risinājumus, jā, konstruktīvus risinājumus. Un labdien, mīļi gaidi. Mēs visi jūs patraucēsim Portugāles operā. Jā, lūdzu. Jo, protams, jā. Un tur mums ir, mūsu metodas ir tādas, ka mēs meklējam tieši tautai lojālās vienības, gan individus, gan organizācijas. Jau, protams, organizācijas ir vispār jauki, jo viņas ir jau prasmīgas organizēties un savu kompetenci nodot, ja viņas ir nobrieduši savu briedumu fāzē augstā, jā. Bet individi, protams, ir visi pamats. Un tāpat laikā mums tas numur 1 metode ir īstenot baltu saules modeļa instrumentu izmantošanu, jā. Un kā mēs to darām? Mēs to darām miera pilnā, caurspīdīgā, draudzīgā, sirsnīgā veidā, pilnīgi visiem izrādot cieņu un pat mīlestību. Ja? Lai kā cilvēki nebūtu varbūt skatītos līdzvainīgi šajās nelaimēs, mēs visi esam tikai upuri šai piramīdas schēmai. Un lai mēs varētu ātri, efektīvi šo genocīdu vilcienu apstādināt, mēs vienkārši tāpēc sadarbojamies ar pilnīgi visiem, bet netērējam laiku uz cilvēkiem, kuriem nav sistēmiskā domāšana. Jo mums vajag ātri apstādināt genocīdu vilcienu, mums to vajag izdarīt burtiski dažu mēnešu laikā. Jo, ja mēs to neizdarīsim, iespējams, pats jau būs šodien. Tātad 3. punkts ir strukturēt tautas kontraktu ar vietējo valsts un globālo valdu. Tātad ieraudzīt pašu to kontraktu, kas ir individam, kas ir kopienai, kas ir pašvaldībai, kas ir ģimenei, kas ir mūsu valstī. Kas tad tas ir par kontraktu? To mēs analizējam un dodam metodiku un arī zinātnisko risinājumu. 4. aizsargāt Latvijas tautu veicinot strukturētu protekcionismu. Jā, šodien mums būs arī par tautas kontroli runātāji un protekcionismu speciālists būs augstas klases. Un tur būs tieši arī runa par to, ka vācieši jau sevi ir zinātniski pierādījuši, ka lielas eksporta daudzums ir vienkārši ļoti iznīcinošs priekš valsts. Un tā ir savu veidu pirātisms un izdagšana. Bet 5. punkts mūsu metodēs ir tieši tas, ka
Valdes valsts modeļu meistars attīstās visos 14 modeļos, ja? Tas nav cilvēks, kuram tikai viena noslēgta kompetencija, ja? kurš ir iemūrēts vienā nelielā citumā. Tas ir cilvēks, kam ir pilns kompetences spektrs iedots. Līdz ar to, ka viņš ir saldors jau. Ja? Tāpēc mums ir saldoru kursi, mēs dodam certifikāciju šoreiz ievadkursos tikai, jo tas, protams, ir milzīgs process. Par pilnbriedušu saldoru, bet ievadkurs ir šīs 4 dienas, un pēc tam es atcerējuši 4 labs kurši apmērā, un tad mēs izsniedzam ievadkursu certifikātu. Un tad mēs esam saldori, mēs esam vienotā metodikā un apziņā, kādas struktūras mums jāveido. Un mums ir vienots mērķis un vienots darba plāns. Bet kādas tad ir tās valdes valsts modeļu struktūras, ko mēs vēlamies veidot? Super. Pasties stāvot, vai tu vispār vai teikt man tālu? Jā, tu. Valdes valsts modeļu struktūras, jā, ir pirmām kārtām, kā numur 1, mēs esam uzrakstējuši tādas pārtikas rezerves, jo vai steidzam uzpirkt visu rāžu, ko tagad mūsu tautu vāc, jā. Un tur, protams, ir visādi veidi kontrakti, bet jau varbūt tās visu raži ar līgumos parakstīt ar Ķīnu vai vēl tādu ko, ja? Bet tur uzreiz tas genocīda vilciens ir jāmodernizē, jo iespējams, ka jau rudenī bankas te apstādinās papīriešu plūsmu ārā no bankomātiem un tad vairs nebūs ko kaut kā ēst. Tāpēc šo ražu vajadzētu steidzīgi uzpirkt pārtikas rezervēs, kas ir piemēram bijušas neatkarīgām valstīm. Zviedrijai pat 7 gadu garumā ir bijušas pārtikas rezerves. Tās arī nokļūdēts bankas, arī piekuši visu draudību globālajiem aspektam. Bet Latvijā 2004. gadā arī iznīcām pārtikas rezerves, tas ir numur 1 struktūrās. Tad mums, protams, ir šis IT institūts, lai stabilizētu certificēt tautas meistars, ja, tautas aizsardzībā. Tad ir, protams, tautas bankas izveida, un rītā mums nāk speciālisti, viņi jau ir atraduši līdzekļus, un tautas banka to. Mums ir visi ļoti kvalificēts cilvēki. Viņi jau tie cilvēki, kas 90. gados veidoja bankas. Mums ir ļoti labs sadarbības sloks. Rītā būs prēmi tieši ekonomika un bankas. Mīļi aiciniet lūdzu cilvēkus, kas būtu gatavi nākt valdēs, jo ļoti vajag cilvēkus, jo paši saprotot, ka mums vajag vismaz 14 dučus cilvēku valdēs. Jo šitās struktūras ir jāuzstāj dažu mēnešu laikā. 14 dučus? Vismaz! Ja? Uz katru stāv vismaz pa ducim, bet tur jāaiziet domino efektam. Ja? Mums ātri jātaistie tas saldoru kūps. Ja? Saulveži vai burtnieki, sauciet kā gribiet, tur ir 3 iespējas. Tālāk, protams, ir tautas kontrola. Mums arī jānorganizē, tur arī šodien nāk cilvēki. Tautas mēdī, kur mēdī mums bez interneta šobrīd nav neatkarīgi. Ja? Un tad ir tautas atvērta avotu sistēmas datoru programma, kurā tauta var koordinēties patīdzīgi draugiem, bet tautas labākā veidā, kur var arī kontrolēt valsti, ja, caur šo datoru programmu. Tālāk ir valsts valsts modeļa datoru programma, kura taisa pa visiem stariem ievada resursu informāciju, tie ir matemātiski un ekonomiski, ja, un pēc tam var izspļaut ārā augstākās vērtības pielietojumības variantus un īstenībā ievedot visādi veidi, sistematizētas, protams, dažādi interešu grupām var būt dažādus tos parametrus. Veidojās dažādi veidi valsts modeļu versijas, ja? Tad, piemēram, varbūt tās viena tautssaimnieki gribēs tādus parametrus, citas tehniskā grupa gribēs savādāks parametrus. Viņi visi var veidot savu veidu valsts modeļu versijas, un tad tur tas datorprogrammas ļaus ārā cits rezultāts, un pēc tam var jau decembrī mēs varētu taisīt vēlēšanas un varētu tautu vēlēt, kuru modeļu vēlās aktivizēt šīs patreizējās pirmstāvās valsts iekārtas vietā, un jau janvārī varētu būt jauna iekārta. Bet no visām tām balsojumām iekārtu pārveidu sistēmām, viņas visas nes labklājību un visas dod brīvību. Ja? Atšķirībā no patreizējām vēlēšanām, kur neviens piedāvājums absolūti kādu izmaiņu nesniedz. Ja? Un tad, protams, ir vēl citas funkcijas, protams, ir jāsāk arī ar tautu pašu
cilvēku vienību organizēšanos, ja? Kā latviešu biedrības, piemēram, kas bija pamats Latvijas valsts izveidošanai, šobrīd tur ir tāda problēma, kāda augstāk, ka tā vairs nav latviešu biedrība, tur ir kāda pārnājuma uz citu etniska grupa. Tur arī vajadzētu sakārtot to lietu, jo tas ir ļoti svarīgi, jo ir pamēģināt iedomāties kā būtu, ja Izrēlā nebūtu viņu sistēmas, kas aizsargā viņu tautas godību, ja? Iedomāties, ja mēs šeit kādā viņu baznīcā ielikt latviešu priesteriem, ja? Tas jau, kāds ir jāsaka, nebija tur jāsadara, bet tāpēc mēs esam akceptējuši līdzīgi veidu problēmu, un tad mums daudz stāv neaizsargāt. Ja? Tur vajag sakāt, ka tāpēc mums ir nacionālā kodeksa plāns, tāds zinātnes vienīgi nacionālais kodeks, kur ir gan ģenētiskais, gan etniskais, gan vēsturiskais aspekts, paauģu pieredzes un mūsu tautā apskatīts. Un pats galvenais ir tas koncepts, kāda katrai tautai uz zemes ir jābūt vismaz vienai valstī, kurā viņi aizsargātu un mīlētu. Tāds pamata postulāts, no kuras tad arī globālā vērienā var katra tauta atrast savas mājas, mieru, labklājību un mīlestību. Bet visam pārī ir tiešām šis mīlestības koncepts, 14. stars un visi ir uzmīlēti. Tas ir pilnīgi iespējams, tas var notikt jau janvārī. Ja mēs tagad ātri saorganizējamies. Tas ir mans īstais ievads, jums diviem nebija šeit. Un tagad es došu vārdu mūsu brīnišķīgajam viesim Kasparam Strasdiņam. Un liels paldies, ka esat ar mums, un es pat nemācīšos ieteikties, tāpēc lūdzu piesargiet sevi. Tāds. Un jāslāk, jā?